Nesen Eiropas Savienības projekta energoefektīva un saskaņota darbība pilsētas attīstībā ietvaros Jelgavā notika seminārs, kurā piedalījās uzņēmumi, kas tieši vai netieši ir saistīti ar energoaprites procesiem šajā pilsētā un tās apkaimē. Tie bija gan sadarbības partneri no ārvalstīm, gan arī vietējie uzņēmumi. Viens no semināra dalībniekiem bija Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde, kas ir 100% pašvaldības kapitāla sabiedrība. Un savulaik tika izveidota apvienojot 4 namu pārvaldes un 1 remontu uzņēmumu. Jau no pašiem darbības sākumiem tā aktīvi pievērsās siltumtaupības pasākumiem šajā pilsētā. Šī apvienošana palīdzēja samazināt administratīvās izmaksas, un tātad dzīvokļu īpašniekiem nevajadzēja maksāt tik lielas apsaimniekošanas maksas. Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitāla sabiedrība nekustamā īpašuma pārvalde apsaimnieko 416 dzīvojamās mājas. Apsaimniekojumā platība sniedzas līdz pat 1 miljonam kvadrātmetru, un apsaimniekojumās mājās dzīvo gandrīz puse Jelgavas iedzīvotāju. Tieši siltināšanas procesiem pārvalde sāk pievērsties jau 2001. gadā, un izmantojot dzīvokļu īpašnieku uzkrājumus, tika veikti dažādi renovācijas darbi. No 2003. gada mēs sākām darboties kopā ar vācu kolēģiem un piedalījāmies vācu siltināšanas programmā. 2005. gadā mēs iesaistījāmies Jelgavas siltuma tīklu modernizācijas programmā, kuras ietvaros tika nosiltināta pilnībā daudzstāvu dzīvojamām ēka 4. līnijā 1, kur dzīvokļu īpašnieki ieguva līdzfinansējumu no Vācijas vides ministrijas 40% apmērā. 600 dzīvokļi tika aprīkoti ar alokatoriem, tas ir ar siltumenerģijas uzskaites proporcionalitātes mērītājiem. Tāpat mēs iesaistījāmies Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras darbībā kā dibinātāji. Aģentūra ir nepieciešama, lai varētu popularizēt siltumtaupības pasākumus ne tikai Jelgavā, bet arī Zemgales reģionā, un lai mūsu dzīvokļu īpašnieki saprastu, kāpēc ir nepieciešams siltināšana un enerģijas taupīšana. Šajos projektos ir sadarbības partneri no Vācijas IVO, jeb siltumtaupības pasākumu realizētājs Austrumeiropā. Unser Verein arbeitet seit 2000 in Lettland und seit 2003 haben wir enge Kontakte auch zur Verwaltungsgebiet. Mūsu organizācija biedrība IVO Austrumeiropas mājokļu iniciatīva savu darbību Latvijā uzsāka 2000. gadā, un sākot ar 2003. gadu cieši sadarbojas ar apsaimniekotāju uzņēmumu NIP Jelgavā. Kopīgi cenšamies uzsākt ēku energoefektīvas renovācijas projektus. Pēdējo 2 gadu laikā ar Vācijas vides ministrijas un Vācijas attīstības bankas palīdzību esam Jelgavā renovējuši 2 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Enerģijas ietaupījums un komforta līmeņa paaugstināšana dzīvoklī ir mūsu galvenie mērķi. Priecājamies, ka esam atraduši NIP kā labu partneri, kas renovāciju saprot kā nākotnes uzņēmējdarbības lauku un ir gatavs piedāvāt energoefektīvu renovāciju kā pakalpojumu iedzīvotājiem enerģijas patēriņa samazināšanai. Visi darbi notika un notiek stingrā vācu speciālista uzraudzībā. Здесь работы будут совершены по нашему проекту. Заметно, что строители... Darbs šeit tiek izpildīts pēc mūsu projekta. Jūtams, ka celtnieki dažus materiālus agrāk nemaz nav izmantojuši un par tiem viņiem nekas nebija zināms. Tādēļ es esmu šeit, lai pastāstītu, kur ko vajadzētu izmantot. Protams, ir arī situācijas, kad kāds materiāls nav tirgū dabūnams. Tā tiek meklēti un arī atrasti citi risinājumi. Конечно, когда определенного материала просто нет на рынке, вот тогда мы найдем новые решения и осуществляем вместе новые решения. Protams, sākumā iedzīvotāji bija jāpārliecina par projektu lietderību, taču beigās saprāts ņēma virsroku un cilvēki saprata, ka viss tiek darīts, lai viņiem būtu labāk, ērtāk un arī lētāk. Un ekonomija bija ātri redzama. Renovētā māja maksā gandrīz 50% mazāk kā citas nerenovētās 103. sērijas mājas šajā rajonā. Visi pārvaldes darbi ir devuši arī ieguldījumu ilgtermiņā, jo ar 1. janvāru sāks darboties nekustamā īpašuma pārvaldīšanas likums. Pārvalde laicīgi tam ir sagatavojusies un strādājusi pareizā virzienā, lai visu sakārtotu un optimizētu. Bet pats galvenais pašiem iedzīvotājiem jābūt aktīviem un jāiesaistās dažādos projektos. Bet nemaksātājiem jāuzsāk dialogs ar apsaimniekotāju, jo kopīgi atrodama izeja no jebkuras sarežģītas situācijas. Jo pārvalde strādā profesionāļi.
Kolektīvs ir izveidojies ļoti labs. Man jāsaka, viņiem ir paldies, jo mums darbs tomēr ir vairāk ārpus darba laika. Viņš ir ļoti nervos, un citreiz man mūsu darbiniekus ir ļoti žēl, kad viņi atnāk no kopsapulcēm un pārdzīvo par to, ka mēs tomēr esam daudz paveikuši, bet dzīvokļu īpašnieki nevisai novērtē mūsu paveikto. Eiropas Savienības projekta energoefektīva un saskaņota darbība pilsētas attīstībā ietvaros sadarbība ar Vāciju bija ļoti plaša un pamatīga. Seminārā energoefektivitātes paaugstināšana, uzlabojot daudzstāvu dzīvojamo ēku un siltumapgādes sistēmas infrastruktūru, dalībnieki tika informēti ne tikai par to, kas padarīts saistībā ar siltināšanas procesiem, bet arī ar pašu siltuma ražošanu. Piemēram, sadarbības projekta ietvaros siltuma ražotājs Fortum Latvija Jelgavā uzcēla pilnībā jaunu 28 megavatu gāzes apkures rūpnīcu. Tika rekonstruēta arī cauruļvadi abās upes pusēs, kas nozīmīgi uzlaboja siltuma apgādi Jelgavā. The second project was the CHP station, which is on the left-hand side of the river. Otrs projekts vēl viena apkura stacija upes kreisajā krastā. Ja jūs apciemojat Jelgavu, tad no attāluma varat redzēt oranžos skursteņus. Šī rūpnīca darbojas arī uz dabīgās gāzes un ražo 4 megavatus elektrības un 5 megavatus termoenerģijas. Kopā gadā tiek saražoti 224 gigavati. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti arī ar klientu sadalījumu. Uzņēmumam kopumā to ir 17 000. Uzņēmums centrālajā apkurē pievienojas apmēram 400 ēkas. Tas ir 60% no pieprasījuma. Šajā ziņā pilsēta ir krietni vien priekšā dažai labai Vācijas pilsētai. Vēl semināra dalībnieki tika informēti, ka tiek plānotas vēl 2 koģenerācijas stācijas. Here you see the picture how it should possibly look like. And our expected place for this CHP plant is in the Rūpniecības. Šajā tēlā jūs varat redzēt, kā tas varētu izskatīties. Šo koģenerācijas staciju mēs plānojam celt Rūpniecības ielā 73. Kapacitāte tiek plānota 45 termālā enerģija, 23 elektrības kapacitāte, un tā saražos līdz pat 230 gigavatiem no vajadzīgās siltuma enerģijas. Runājot par degvielas alternatīvām, kā jau minēju, siltuma enerģijai mēs izmantojam 100% dabas gāzi. Bet šeit mēs plānojam izmantot arī šķeldu, kūdru, salmus un agrokultūras. Tātad tas būs ieguldījums dabas saudzēšanā un siltumapgādē ilgtermiņā. Tas palīdzēs ekonomēt, nodrošinās vēl kvalitatīvāku siltumapgādi, jo katrs solis, ko spēr kompānijas vadība, tiek spērts, lai iedzīvotājiem būtu labāk un izdevīgāk. Kompānijas vadība ir nospraudusi sev vairākus mērķus, proti, lai klients ir laimīgs, lai kompānijas pakalpojumi ir kvalitatīvi un pieejami, lai investori ir apmierināti, un notiekošie procesi noteikti nedrīkst atstāt postošu ietekmi uz apkārtējo vidi. Tādēļ jāinvestē jaunās tehnoloģijās. Realizējot visus plānus, viens no galvenajiem ieguvumiem noteikti būs CO2 izmešu samazinājums. Par uzstādīto plānu pamatīgumu liecina jau paveiktais. Esošās siltuma ražotnes strādā ekonomiski un droši, bet, protams, vēl daudz darāmā ir priekšā.